Sveiki! Ir sākusies terases sezona, ne tikai terases sezona, dārza darbi. Viena no tām mums aktuālā tēma šodien ir terase, ar kuru mēs gribam tikt galā, atjaunot pēc iespējas ātrāk, nebojājot tās pamatstruktūru un uzklājot pa virsmu kādu no mūsu eļām. Te jau mēs redzam pēc šīs terases, ka ir jau kaut kur jau lobās nost vecais aizsarga pārklājums, tātad viņš jau sāk kļūt pelēcīgs, ja? Vēlams būtu te izmantot virstīšu tehniku, lai to vismaz atsveidzinātu, ja? Te varam redzēt jau kaut kur jau sūno palēnām zaļo, ja? Šis arī būtu tas viens no iemesliem, kādēļ ik pa laikam būtu jāatjauno. Iepriekšējās epizodēs mēs rādījām iekšdarbus ar parketu mašīnu, ar pulieri, ar maliņu mašīnām un tam līdzīgi. Tad šis būs āra darbs, kas vairāk ir uz birstīšu tehniku. Tur nav smilšpapīra, bet mēs izmantosim rotējošu birsti, kas, teiksim, nomizos vai nobirstēs to virsējo slāni, kas ir vai nu kļuvis pelēks, vai tas ir sāk drupt nost vecais aizsarga pārklājums. Viena no lietām, ko bieži vien nevaram mēs paši, ir šīs spraugas iekšā mēs netiekam klāt. Ar birstīšu tehniku viņš netīrumus izņem, nopūšt, un tad jau mēs varam uzklāt jaunu aizsarga slāni, kas impregnē koku, un atkal uz gadu sezonu vismaz mēs varam turpināt savus gaitas uz šīs terases. Tad šī ir viena no iekārtām, ar kuru mēs varam atjaunot terases. Šīs tehnikas priekšrocība ir tāda, ka mēs savā darbībā izmantojam arī putekļsūcēju, kas ir saslēgts jau un rada to vakumu un iesūta sevī to lielāko daļu. Šīs ir tās karbona birstītes. Var redzēt, ka tas ir 46. grauds. Pilnīgi pietiek, lai mēs varētu nomizot materiālu tīru un klātu pēc tam jaunu pārklājumu pēc izvēles, ko izvēlās klients. Mēs nekad neslīpējam pārāk daudz. Mēs noņemam un arī iesakam noslīpēt tik, cik vajag. Patreiz redzam, te ir noslīpētais dēlis. Varam redzēt, ka viņš ir iekļuvis jebkurā no šīm šķirbiņām, iztīrījis, attīrījis pilnībā veco pārklājumu. Esam ieguvuši veco labo izskatu kokam, un pēc pulēšanas, ko mēs izmantojam pēc šīs mašīnas, varam jau domāt par apstrādes materiālu, kuru mēs izmantosim šeit terasē, izvēloties speciālu toni atbilstoši koka terasē. Ja šāds darbs mums būtu jādara paša spēkiem, tad tas ir diezgan, es pat teiktu, ļoti laikietilpīgs process, un mēs piedāvājam šo pakalpojumu no 20 līdz 40 kvadrātmetru apjomā realizēt dienas laikā ar visu apstrādes materiālu. Koka dārza mēbeles ir arī viena no problēmām, ja tā netiek apstrādāta laicīgi, vai arī tā nav bijusi apstrādāta, kļūst, kā redzam, šeit viss pelēks, nesmuks, līdz ar to arī koksne bojājās. Un daudz īsākā laika posmā tas sabojāsies līdz galam. Un šai sakarā mēs izmantojam smilšu strūklu, tā ar spiedienu attīra virsējo kārtu, rada atpakaļ to jauno koka efektu. Smilšu strūklis ir labs veids, ka mēs varam piekļūt atkal visādām šķirbiņām, vietiņām, varam apaļās visas figūras, visas, teiksim, noslīpēt ar smilšu strūklis palīdzību.
Atšķirība, manuprāt, ir ļoti manāma. Te mums tas spēlēkais ir palicis, mēs speciāli noņēmām 2 paraugu dēlīšus, nopūtām ar smilšu strūklu. Redzam, efekts ir nesalīdzināms, un tad jau pēc šādas te darbības mēs atkal varam uzklāt jaunu materiālu pēc izvēles, vai tas ir apstrādes materiāls, kaut vai tas ir terasēm vai koka māra darbiem. Smilšu strūkla būs noderīga koka fasādēm, gurbaļķu mājām, terasēm, bērnu laukumiem, garāžas vārtiem, kas ir no koka, un citām koka detaļām, kurām nepieciešama atjaunošana. Protams, ka mēs varam arī pašu spēkiem izmantot orbitālās mašīnas, kuras varam nopirkt ne par tik lieliem cipariem. Paši spēkiem varam, bet ir viena problēma bieži vien, kad mēs nespējam tikt klāt visām šīm detaļām, visām maliņām, kuras mēs šeit redzam. Ja? Pamatni mēs varam, bet smilšu strūkla var to procesu krietni pātrināt un samazināt gan mūsu tēriņus, gan enerģiju.